visiem, es vairs nevaru mācīties pēc tā bioloģijas pārbaudas darbā. Tiešām nekur nevar atrast informāciju par to, ko mums vajag. Un, vai jūs esat gatavi? Skolotāji mēģina mūs nomocīt. Tik daudz, kas jāiegaumē. Vēl tie sarežģītie termini. Man jau galva notiep sāp. Es piekrītu, es vispār nesaprotu, kāda jēga mums taču tā jebkad būs. Es esmu gatava. Es izmantoju ChatGPT un beidzot visu sapratu par augšanu uzbūvi. Lieliski, bet mūsu pārbaudas darbs par cilvēka anatomiju, nevis par augiem. Tad es neesmu gatava. Es jau visu iemācījos, un tas ir tikai pateicoties Antonijas muzejam. Oho, tas gan izklausās interesanti. Kur tas ir? Tur ir 3 lielas telpas ar dažādiem eksponātiem, kā arī pagrabstāvs, kas atrodas pašā muzejā. Un katrā no telpām ir vismaz viena interaktīvā tāfela vai kāds interaktīvais stends, lai nav pavisam garlaicīgi. Jā, varbūt, bet vārds aiziet. Tikai kā tu vari tikt? Es tikko apskatīju, muzejs atrodas tepat Rīgā pie Andreja ostas, un adrese ir Kronvalda bulvārs 9, un tur ir viegli nokļūt ar 11. tramvaju. Biļešu cena nesanāks pārāk dārga? Biļešu cenas nav dārgas, pieaugušiem tie ir 5 eiro, un mums kā skolāniem tikai 2 eiro. Un pats labākais, es domāju, tā ir ļoti maza cena, ko maksāt, lai sagatavotos bioloģijas pārbaudas darbam. Super, tiekamies tur! Un šitien te tikai par 2 eiro? Nē, mēs patiesībā dosimies uz šo muzeja ēku, kur atjaunoja 2017. gadā. Šī ēka kādreiz bija stallis, kas piederēja šim visam ēku. Bet šajā ēkā anatomikā ir atrodama muzeja pirmsākuma 1920. gadā. Un ļoti liela daļa eksponātu ir saglabājušies kopš tā laika. Te ir tik daudz ko redzēt. Es domāju, mēs nepaspēsim līdz bioloģijas pārbaudas darbam. Man ir ideja. Sadalāmies! Muzejā es apskatīju ekspozīciju par galvas smadzenēm un uzzināju, kā tās kontrolē dažādas ķermeņa un prāta funkcijas. Es varēju apskatīt īstu smadzeņu šķērsgriezumus, kas izskatījās gan iespaidīgi, gan nedaudz biedējoši. Bija interesanti redzēt, kura smadzeņu daļa atbild par kustībām, domāšanu, atmiņu un redzi. Es savukārt apskatīju ekspozīciju, ko sauc par galvaskausu sienu. Tur es apskatīju dažādu cilvēku galvaskausus ar anatomiskām variācijām, slimību pazīmēm un antropoloģiskiem aspektiem. Šī kolekcija man palīdzēja izprast gan cilvēka bioloģisko daudzveidību, gan medicīnas vēsturi un arī kā cilvēka ķermenis mainās dažādu faktoru ietekmē. Interesanti. Es savukārt aplūkoju ekspozīciju par balsta un kustības sistēmu. Tur kopumā ir ap 1000 eksponātiem, kas lielākoties ir skeleta preparāti, kā arī es uzzināju interesantus faktus par muskuļiem un kauliem, ieskaitot to specifiskos nosaukumus un iedalījumu, un kas mani ļoti pārsteidza, viņiem turpat bija vaļas kriemeļa eksponāts. Kas tur ir lejā? Jūs varat iet, bet es jūs brīdinu, tur diezgan ērmīgi. Ignorējot to, es uzzināju daudz ko jaunu par asins un elpošanas sistēmām. Es redzēju simulācijas, kā strādās sirds un kā tā pumpē asinis cauri visam ķermenim, kā arī redzēju vairākas īstas uzgrieztas sirdis. Par elpošanas sistēmu es uzzināju, kas notiek ar plaušām, ja cilvēks smēķē, jo redzēju īstas plaušas, kuras smēķēšanas dēļ ir palikušas zilgani pelēkas un varēju salīdzināt tās ar īstām un veselīgām plaušām. Taču es apskatīju ekspozīciju par reproduktīvo sistēmu, kurā bija dažāda veida informācija par sieviešu dzimuma orgāniem un vīriešu dzimuma orgāniem. Īpaši man piesaistīja eksponāti ar mutācijām, un interesantāko no tiem es noskatēju ar lietotni RSU muzejs, lai uzzinātu par to vairāk. Kā arī bija nedaudz biedējoši, bet tajā pašā laikā iespaidīgi redzēt, kā izskatās nieres un nierākmju slimība. Kaut ko tādu,
Es noteikti nevarēju to atrast mācību grāmatā. Šis anatomijas muzeja apmeklējums man palīdzēja secināt, ka gremošanas sistēma ir ļoti svarīga mūsu veselībai. Redzētie eksponāti palīdz saprast, kā strādā kuņģi, zarna un citi orgāni, kā arī to, kā dažādas slimības var ietekmēt gremošanu. Un šis tiešām man lika aizdomāties, cik nozīmīgi ir rūpēties par savu uzturu un dzīvesveidu, lai saglabātu labu veselību. Muzejs ir pilns ar interesantiem un interaktīviem objektiem, piemēram, spogulis, kas rāda tavu skeletu, ekrāni, kuri rāda iekšējos orgānus un asins sistēmu, un siena, uz kuras ir rakstīta šī muzeja vēsture. Kā arī tu vari ielādēt muzeja aplikāciju, ar kuru staigāt apkārt pa muzeju, tu vari skanēt oranžus QR kodus, no kuriem tu vari vairāk uzzināt par muzeja eksponātiem.